Ok, tātad čau visiem, labvakar. Man prieks jūs redzēt šeit tik lielā skaitā, kas mums vēl nāk. Ok, tātad šodienas mērķis zvanam ir vienkārši iziet cauri tādiem pašiem pamatiņiem, tādam pašam tā kā sākumam, ko mēs darām tieši, kad mēs tikko uzsākam. Es jums tagad iedošu to informāciju, un tāpēc tam man ar jums ar katru ir arī nu, tā kā sarunāts individuāli, pēc tam sazināties šonadēļ, šīs nedēļas laikā. Ja kam nav, tad nākat pie manis vai ejiet pie saviem mentoriem un prasa tos zvanus, tā kā sarunāsim, lai, jā, jo es gribu tiešām, lai visi visu saprot, lai visiem viss izdodas. Tāpēc, jā, tad ķersimies varbūt lietai pie ragiem, ko es gribēju arī sākumā visiem atgādināt. Tie, kas tikko uzsāka pagājušajā nedēļā, varbūt, ja jūs to esat izdarījuši, tas ir forši, bet, ja jums vēl nav sanācis, tad noteikti vajag tajā mājaslapā, kur mēs tā kā iegādājamies to paku, kur mēs veicām maksājumu, vajag verificēt savējo ID. Tam ir dots tā kā konkrēts laiks, 7 dienas, tāpēc gribēju to arī atgādināt, kam vēl varbūt nav sanācis. Tā, tas ir viens. Un tad, ko es vēl gribu pateikt tiem, kas ir pavisam arī jauni, zinu, ka vairums ir jauni cilvēki, tad apsveicu jūs ar jauno sākumu. Esiet sveicināti IPR Latvijā, esiet sveicināti manā komandā. Nu, lūk, tā kā esmu Madara, es ar šo visu jau, varbūt, kā jūs zināt, nodarbojos diezgan ilgu laiku, 3,5 gadus. Tā kā esmu šeit, lai jums palīdzētu, lai jūs atbalstītu, lai jums sanāktu viss. Tā kā, protams, mums ir tie zvani dažādi ieplānoti, bet, ja jums tik un tā, vai kaut kas nav saprotams, kaut kas nav skaidrs, droši nākt pie manis, prasat, jautājiet tādā veidā. Nu, lūk, un arī. Jā, es teiktu, ka vienkārši iziesim varbūt sākumā cauri tai onboarding lapai. Ar to es arī sākšu, jo tas ir tā kā tas pats sākums. Un varbūt, kas jau ir kādu laiciņu pie mums, tad mums tas ir arī tā kā jaunums. Mums agrāk nebija tāda lapa, viņa nesen parādījusies. Tā kā, nu, lūk, iziesim cauri. Tad šajā te lapā, vai visi ir tur tikuši iekšā šeit vispār? Ja nē, es izdarīšu tagad tā, ka, ziniet, kā mums ir tas chats Freedom Club, un tur augšā ir pie tam augšā pie pin messages ir arī, ja nu kas jums kaut kur pazudis, ir tas, tā kā var tur tikt iekšā šajā lapā, tad sākumā ir tur jāreģistrējas arī ar saviem visiem, tā kā to username un paroli, kas ir arī bija kompānijā, tur ir jāreģistrējas, tad jāverificē e-pasts, un tad mēs lietojam tālāk to otro linku, kas tur nāk. Nu, lūk, tā kā to jūs vienmēr varat atrast, ja jūs nevarat atrast, tad jūs man prasat. Bet tad, nu tā, tad šeit ir viss ir smuki sakārtots, tā kā secīgi, vai ne? Vai arī, tad vienmēr sakot, visiem ir jāsāk ar šo getting started. Tas ir vairāk tā kā sagatavot jūsu domāšanu, sagatavot jūsu varbūt ekspektācijas, sagatavot jūsu vidi priekš šīs iespējas. Uh, Nu, tad šie ir video no Sendijas un citiem līderiem Austrālijā, Ella un Tanīša. Tad viņas izveido, šis būs angļu valodā, šī visa lapa arī, ja kaut ko nesaprotat, vienmēr varat jautāt, vai kaut kur mēģināt, protams, arī pārtulkot. Nu, lūk, un tad beigās ir tāds tā kā mindseta video, to var klausīties kaut kur, ja jūs kaut kur ejat, vai mašīnā, vai kā, bet tas arī ļoti labs tāds foršs, tā kā video, nu, audio grāmatiņa ierunāta, jā, tātad ļoti laba. Nu, lūk, un tad tālāk es teiktu, kad ir tā, kad. Um, Šeit jau tālāk mēs tos tālākos punktus katrs varbūt izvēlās vai nu pēc tā, kas ir pieejams jūsu tajā pakā, vai nu pēc tā, kas jums vairāk interesē. Protams, jūs varat izpētīt, kas ir šajos visos, lai jūs vienkārši arī zinātu, kas tur ir iekšā. Nu, lūk, tad par mārketingu es šodien nerunāšu vispār, tāpēc, ka to mēs varbūt vairāk tā kā individuāli, ja kādam interesē, tad jūs droši nākat pie manis prasat. Par to es vēl nepastāstīšu. Mēs varam tur uzsākt to game plānu un darīt to mārketingu. Vienkārši tas, ka lielākā mērā man, protams, interesē tradings, investīcijas, tāpēc uz to es arī šobrīd fokusēšos. Tā kā, ja kāds ir nobriedis darīt arī mārketingu, tad droši nākat pie manis vai pie saviem mentoriem, un tad jau tālāk to mēs arī darīsim, vai ne, individuālāk bišķiņi. Nu, lūk, un tad šeit ir SageMaster kripto, šeit ir SageMaster Forex, te ir par kripto trading, te ir par Forex trading, un šeit ir par NXT sistēmu. NXT analysis, tas būs sistēma, tas ir tiem, kas tiešām grib iet iekšā tradingā, mācīties paši tradingu tā kā no nulles. No nulles, tā kā to veselo sistēmu, ne, tad kā atrast ieejas punktus tirgu un visu darīt pilnībā paši. Bet tas jau ir pēc tam arī varbūt vairāk individuāli tiem, kam gribās tiešām nopietni tam visam pieķerties, tad tā ir tā NXT sistēma, jā? Nu, lūk, bet tad es teiktu, ka ir tā, ka ir tā kā cilvēki bišķiņi dalās, bet principā es teiktu, ka vienmēr tāpatās ir ļoti labi, ja mēs sākam vienkārši ar to Forex tradingu,
ja mēs ejam uz to ceturto punktu, un tad neaizgājuši. Tad vienmēr sakot, Forex tirgus ir tā saka pamats. Forex tirgus ir valūtu tirgus. Tad, ja mēs izmainām, piemēram, dolāru pret eiro, pret Lielbritānijas mārciņu, jebkuras tad valūtu maiņas, kas ir tā kā fiat nauda, jā, tad pasaules dažādu valstu valūtas, tad tās tiek tirgotas Forex tirgu, un Forex tirgus ir tāds visvecākais, kāds vien nu, tā kā vecākais finanses tirgus, kurā var ieiet, vai ne, kurā var kaut ko darīties. Nu, lūk. Un tad jau šeit, tad apakšā ir viss, kas būs saistībā ar to Forexu. Tad to var visu tā kā atrast, kas ir tā informācija, kas ir nepieciešama, lai tiešām uzsāktu. Nu, lūk, tad sākumā visiem, kas sāk, tad šis ir Forex Kickstart. Tas ir tāds Forex, tā kā pilnībā pamatu tāds kurs, kas ir ierakstīts, to var skatīties savā laikā. Kad jūs uzspiežat uz šitā linka, viņš aizvedīs uzreiz to wow platformu, tad tur būs jāielagojas visdrīzāk vai nē, bet vienmēr sakot, tad tas ir tas, tur apmēram aiziet varbūt kaut kādas 6, 7, 8 stundas, kā nu kuram iziet visu šo te foreksu, cik jūs nopietni pierakstat vēl blakus visu un tā. Tad tas ir tāds tiešām pamat zināšanas vispār, kas ir tradings, kas ir lot size vai ne, kas ir riska menedžments, to visu. Tas ir ļoti labi, ja ar to sāk, vai ne? Un tad jau arī tas product mastery, tas ir ļoti, ļoti svarīgs arī wow platformā. Jūs uzspiežat te, tad viņš uzreiz aizvedīs jūs tur. Tas ir ļoti svarīgs tāds tā kā, nu, kurs, kur ir iziet un izstāstīts par katru no vispār, nu, tā kā kompānijas produktiem, vai nu tas ir Sage Masters, vai nu šīs te copy-paste signāla aplikācijas. Tur ir iekšā pastāstīts, jā, tātad, ko tur var iekšā darīt, kā viņas darbojās, šīs aplikācijas, kā darbojas tas viss, tā kā to jūs arī ejat, un tad jau jūs varat skatīties, teiksim, kas jūsu tajās pakās iekšā ir, tad jūs uz to arī fokusējaties, vai ne? Taradā. Šeit arī ir par copy-paste signāliem, jau vairāk Kristers ierakstīs arī video, kā taisīt copy-paste signālus. Un tātad šeit jūs sākumā obligāti, pirms jūs sākat kaut ko darīties praktiski, noteikti jāaiziet vispirms tas Forex kurs. Ja? Tad, ja jums tiešām interesē Forex, jums interesē copy-paste signāli. Un tad jau šeit būs Shift aplikācija, kas ir Forex tirgu, un Titan, kas ir tā kā zelts un Wall Street indeksi. Divas dažādas kopijas signāla aplikācijas, un tas ir MetaTraders. Un, zināmā mērā, mēs darīsim, varbūt kaut kādā brīdī es vienkārši paprasīšu jums ar jautājumu, tad jūs man ierakstīsiet chatiņā, jo šobrīd īstenībā neredzu mēs chatu. Es redzu, nē. Bet, jā, jebkurā gadījumā tad kopijas signāla aplikācijas, es jums parādīšu, kā viņas varbūt izstās, lai jums bišķiņ arī tas priekšstats ir. Parādīšu aši, kā tas izskatās, kad nāk tie kopijas signāli. Lūk, tātad šajā prezentācijā, piemēram, Shift izskatās tā iekšā, vai ne? Ka šīs signāla aplikācijas principā ir vienkārši tā kā informācijas avots, kur jūs iegūstat šos trade idejas, principā, jā. Un, nu, piemēram, tāda te ir eiro pret USD, te ir eksperta vārds, kas atsūta, te ir ieejas punkts, te ir teikt profiti, stoplosi, vai ne? Tātad, Tad tā izskatās tas. Tas ir tas, ko jūs iegūstat tajā aplikācijā. Vai arī tas ir, piemēram, ja jūs ejat kripto tirgu, tad jums kripto, tad kopijas signāli nāk, vai arī Titan aplikācijā būs zelts un Wall Street indeksi. Nu, lūk, tad tādā veidā tas darbojās. Un, ja jūs gribat uzlikt treidu, jums ir tad jāreģistrējas brokerī, jāreģistrē brokera konts, vai nu tas sākumā noteikti es iesaku, tad visi izmēģinam ar demo kontu, un tad pēc tam jau mēs, kad mēs esam kaut kādā varbūt 2, 3 nedēļas, tā kā patredojam ar demo kontu, pēc tam mēs ejam kaut kādu vai savu naudu, vai tie ir funded account, vai tas ir leverage konts, tad pēc tam nākat pie manis, un tad jau runāsim individuāli, ko kuram gribās darīt, vai nekādas ir vispār iespējas. Es gribu aši, es bišķiņi iepauzēšu, aši aizslēgšu durvis istabā. Tā, viss kārtībā. Vai apmēram līdz šim punktam ir tā kā kaut kas skaidrāks, bišķiņ? Jo principā es rādu, kur vairāk tā kā atrast lietas, un tad tos individuālus plānus runāsim, nu tā kā individuāli ar katru, vai ne? Vai jums ir kaut kādi pagaidām jautājumi? Ok. Kuras divas no trim aplikācijām apkārt vajadzēja?
Tā, labi, Roberta, es to tādā, kuras pasīsimies. Tātad, ja jūs gribat treidot, taisīt copy-paste signālus, obligāti vajadzēs to MetaTraderi. Jā, tad tas ir Forexā. MetaTraders ir tā kā aplikācija, kur notiek treidings iekšā, jā, bet, lai jūs iekšā tiktu tajā MetaTraderī, jums vajag vai nu brokeri, nu, vienmēr sakot, jums vajadzēs brokeru kontu, un tad pēc tam tad brokeris ir tā kā mājaslapa vai nu, uzņēmums, vai ne, kas pārvalda jūsu to kontu, jūsu naudu. Vai tas ir demo konts, jums iedod tā kā tos login credentials, ar tā kā logins usernames, parole, un tad jūs ielgojaties tajā MetaTraderī, vai ne? Vienalga, kāds jums ir brokeris, jūs vēlāk aiziesiet tāpatās uz to MetaTraderi. Jā, tad tā ir tā ideja. Un te mums arī apakšā ir daži brokeri, kas mums ir tā kā nu, pārbaudīti, kā mēs uzticamies, kas ir tā kā droši. Tas ir vai nu Pool Prime, vai nu Multibank. Jūs paši varat izvēlēties. Protams, varat ņemt arī kaut kādu citu brokeri, kas jums, ko jūs gribat, vai ne, vai jūs ja ar kaut kādu strādājat. Un tas tag markets ir tā kā leverage brokeris, kas, piemēram, ja jūs nopērkat, jūs iemaksājat $100, bet jūs patiesībā iegūstat tā kā reiz 12. Vai ne? Reiz 12, vai tas ir 1000, tad būs 12,000, piemēram, ko jūs veidojat tā summa. Un tad tā doma ir, ja jūs pazaudējat 10%, kas ir tā oriģinālā naudiņa, ko jūs iemaksājat, tad jūs pazaudējat to kontu. Bet, principā, jā, tad tas ir labs tāds rīks, vai ne? Kad, jo, lai jūs nopelnītu vairāk ar trading, jums vienkārši vajag lielāku to starta kapitālu, vai ne? Un tad šeit jūs varat iegūt tādu iespēju, ka jums ir tas lielāks tas starta kapitāls, multibank, puprime, tad jūs veidojat vai nu demo kontu, vai nu ar savu naudu. Tas ir tā. Un te arī bišķiņ Migels pastāsta, kā tad, kā savienot visus tos brokerus, kā savienot ar SageMaster arī. Nu, lūk, tādā veidā. Un kuras no aplikācijām šitām obligāti vajag? Tātad visiem, kam ir starter paka, visdrīzāk ir tas Shift. Jā, vai, ja nav, tad jums ir Titans, tad vajag tā kā nomainīt, tad nāciet pie manis. Bet, nu jā, tad iesaku visiem sākt ar to shiftu, tas ir valūtās, tas ir tāds tā kā basics, pamata tradings, vai ne, tāds, ar ko parasti visi vienmēr sāk. Nu, lūk. Tad plāns ir tāds tiem, kam interesē Forex, tiem, kam interesē kopītais signāli. Mēs ejam tātad uz šito te Forex Beginner Learning Path, Forex Kickstart, to mēs izmācamies. Mēs izmācamies arī obligāti Product Mastery, to jūs varat tā kā, nu, šajā nedēļā sākt noteikti mierīgi darīt. Un tad paralēli, jā, mēs varam sākt kopītais signālus darīt, dabūt to demo kontu un sākt vienkārši tā kā spaidīt podziņas, skatīties, kas tur notiekās. Un tad es izdarīšu tā, ka es jums atsūtīšu. Mums pirms kaut kāda laika bija arī viens tāds tā kā, nu, komandas zvans, ja mums ir komandas zvani arī dažreiz, kur mēs tā kā vairāk runājam arī par tradingu. Tad es vienkārši atsūtīšu jums visiem, lai jums ir tas video pieejams. Pārsūtīšu uzreiz šajā čatā, lai es pēc tam neaizmirstu. Uh, Tas būs tā kā kopija pēc signāla, bet tur ir tiešām pastāstīts Kristers latviešu valodā, tas Teamcalls, kur Kristers pastāsta, kā tiek no tā shift aplikācijas, kad atnāk tas signāls, kā tiek līdz tam MetaTrading, kā tiek līdz tam treidam, ne? Tūlīt. Tā kā tas ir viens. Tad tas ir kā taisīt copy-paste signālus, kā mācīties Forexu. Un tad, piemēram, ja jūs jūtat, ka jums ieinteresē tas Forex, ja jūs gribat iet dziļāk tajā Forexā, ja jūs gribat paši mācīties trading sistēmu, tad ir divi tātad varianti. Viens no tiem ir tas NXT sistēma. Tā, es jums parādīšu uzreiz. Tad, wow, platformā. Tad jūs varat iet mācīties. Tad viens ir Zooms, jūsu bildītes, pabīdīšu. Tad jūs varat mācīties divas sistēmas šajā te platformā, vai ne? Kāpēc mācīties trading sistēmu? Tas jums dod tādu patiesu brīvību, jo jums ir nepieciešams tikai tas čārts pēc kaut kāda laika, ka jūs tiešām kļūstat meistarīgi ar to, ka jūs sākat saprast tirgus, vai ne? Tad jūs vienkārši, jums nevajag ne kopīpēc signāls, jums nevajag SageMaster, jūs paši varat tā kā iemācīties vienkārši pelnīt ar finansu tirgiem. Nu, lūk, tātad mēs varam mācīties, tātad NXT, tātad ir NXT sistēma, tātad mēs sākumā nostamies to Forex Kickstartu, un ja jums gribās mācīties NXT, NXT zīmē sekvences, tad mēs mācāmies sākumā izējam NXT Basic, un NXT sistēmu var mācīties latviešu valodā, otru sistēmu, ko jums parādīšu, tā būs angļu valodā, bet to arī māca Kristers, tā kā es šodien pati paskatījos, man īstenībā ļoti patika, un viņš ļoti viegli stāsta, un nav tie kaut kādi angļu vārdi baigi grūtie. Bet vienmēr sakot NXT Basic, tas ir viens, to māca Valds Grasis, pēc tam, ja jūs izējat to NXT Basic,
Un tagad es vienkārši, man liekas, stāstu tā kā visu pēc kārtas, kas vispār te ir, ko jūs varat atrast. Tad ejam uz uzziniet. Un tad, lai jūs tiekat arī, jā, tad mēs ejam pie audzinātājiem. Un tā kā jūs noskatāties to NXT Basic, tad rekur ir jāatrod valds, un tad ejat uz viņa kanālu. Tur apakšā būs pēc tam visi, kas viņam ir vien bijuši tie tiešādas sesijas, viss vienmēr tiek ierakstīts, ja jūs kaut ko nokavējat vai ne. Un tad, jā, tad šeit arī Kristers par kripto, bet to es vēlāk varbūt tā kā pastāstīšu no tās otras puses, jā. Un tad šeit mēs pārmaidām valodu, aizem atpakaļ uz angļu valodu. Šī tātad ir WOW platforma, jā, kur mēs mācāmies. Šeit ir tātad visi tie ierakstītie kursi vai arī tiešraides sesijas. Nu, lūk, un tad šeit jūs varat atrast arī Kristeru. Es zinu, ka ir cilvēki, kas jau ar Kristeru tā kā sadarbojušies, bet principā jūs varat šeit nākt, rekurs SMC Trading System, to jūs varat nākt un mācīties. Tad Kristers māca smart money koncepts, un viņš tiešām ļoti forši arī pasniedz. Nu, jā, kā es teicu, reku viņam būs pēc 40 minūtēm, viņam būs 8 šovakar arī sesija, tā kā es noteikti mēs pabeigsim līdz tam, tā kā jūs varat likt virsū un skatīties, bet es ieteiktu tiešām, reku viņam ir visi arī ieraksti, viņam ir vienreiz nedēļā pirmdienās, 8:00, reku sākat vienkārši no apakšas, mācīties uz augšu, un viņš ļoti viegli saprotam pastāsta. Nu, arī ir interesanti, ka klausīties, tā kā nav arī daudz pārāk tās, jūs varat vienkārši iet un noskatīties un mācīties no šejienes. Tās ir tās, vai ne, pamatie, ko vispār sākās tas smart money koncepts. Tādā veidā. Tas ir tas, ja jūs gribat tiešām iet tradingā paši iekšā, jūs gribat mācīties to visu, tā kā tiešām paņemt nopietni. Tas ir tas, ko var darīt, vai ne? Tad vienmēr sakot, jūs paralēli tā ideja ir, ka jūs mācāties kaut kādus tos trading sistēmu, un paralēli jūs taisat, piemēram, vai nu copy-paste signālus, vai jūs darbojaties Sage Masterā. Un tagad es parādīšu, tad tā otra puse ir kripto. Jā, tad otra vai nu mēs parasti cilvēki vai nu vairāk ir tā kā uz kripto, vai nu vairāk interesē Forex. Bet vienkārši šajā te zvanā es jums šodien vienkārši pastāstu visu, kas ir. Tad kaut kādu šito pirmo nedēļu jūs vienkārši ejat visam cauri, kas jūs vairāk uzrunā, to jūs tā kā skatāties. Un tad jau tā kā mēs sazināsimies tā kā individuāli, tad es vairāk jums saka liedošu to fokusu, ko jūs tieši gribat, vai ne? Pasaties, papētat, vai ne, kas jums tieši tiešām uzrunā no tā visa, ko jūs gribētu vairāk fokusēties, ko jūs gribētu mācīties. Un tad jau sastādīsim jums tā kā tādu konkrētāku plānu. Jā, tad šeit arī par kripto ir tāds tā kā ievada kurs, vai ne? Tāpat kā ir tas Forex Kickstart, tad ir tāds ievads tā kā arī kripto, bet ja jums gribās latviešu valodā, mēs varam iet, un Kristaram ir tās sesijas, un jūs varat iet un skatīties visus, kas bija iepriekšēji ieraksti. Tā, tūlīt uzziniet, ejam sameklēt Kristeru, tad audzinātāji, un tur mēs pirms tam skatījāmies, tur bija Kristers, un jā, tad viss par kripto. Un te mēs ejam, tad viņam ir otrdienās un svētdienās. Tur viena diena, man liekas, 9, viena diena 8, neatceros. Bet arī tātad visi ieraksti vienmēr ir saglabāti. Ja jūs pieslēdzaties tiešraidē, jūs varat droši jautāt jautājumus. Un tad, ja jums gribās tā kā to kripto pamatzināšanas iegūt, bet jums gribās varbūt latviešu valodā, tad jūs varat šita tīt uz leju. Visas tās iepriekšējās sesijas, kas ir bijušas, un vienkārši sāk, nu, tā kā viņš sāka mācīt, pasniegt, vai ne, tagad māja beigās, un viņš sāka tiešām no pašiem pamatiem, kas ir kripto, kā strādā blokķēdes, vai ne, viņš visu to ļoti labi izstāsta no pašiem pamatiem, tā kā jūs droši varat attīt atpakaļ, iet un skatīties. Un tādā veidā, vai ne? Un tad, ja jums, piemēram, ja jums patīk, jūs varat arī, jā, tad tālāk. Un tad tālāk, piemēram, jūs varat, jā, vai nu jums ir kripto, teiksim, copy-paste signāli, tāda mums arī ir pieejama, ir aplikācija, jā. Tas jau ir, nu, tā kā visiem, kam ir tā standard bundle, tiem ir, kam ir pieejams Sage Master, tam būs arī tas copy-paste signāla aplikācija, vai ne? Un tad šeit mums arī ir daži brokeri, ar kuriem mēs jau sadarbojamies, nu, tā kā, kas mums ir pārbaudīti, uzticami. Ja jūs iet, piemēram, Sage Masterā, tur arī ir daudz vairāk pieejami, ko jūs varat savienot. Nu, lūk. Bet jā, tad Bybits ir labs. Es pati arī lietoju Bybit, bet, protams, paši izvērtējiet, paši, vai ne, kam jūs uzticaties, jūs varat pastīties. Un tad šis mums, Enrique mums vairs nepasniedz, bet, jā, nu vispār, ja jums interesē, tad Migels pats pasniedz arī par tirgiem apskatus, tas ir svētdienās. Man liekas, ka viņam tagad ir varbūt 2 jau.
Bet tad vienmēr sakot par kripto, tad šeit vienkārši nākam skatīties to, tad kripto fundamentāls. Un parasti ir tā, ka vairāk mākslinieki cilvēki nevis taisa to copy-paste signālus ar kripto, bet vairāk iet uz to SageMaster ar kripto, jo tad standarta pakā, tajā standarta bundle, ja jūs sākat ar to standarta, jums defaultā bija iekšā SageMaster ar kripto. O, ja vien jūs tā kā negribējāt, ne jūs vien nepaprasījāt man, ka jūs gribat to Forexu, bet Forex arī ir foršs, vai ne? SageMaster Forex arī ir foršs. Es lietoju abus, gan kripto, gan Forex SageMasteru. Nu, lūk, tā kā. Un šeit ir tas, tad, ja jums tad ir SageMasters par kripto, tad jūs sākumā noskatāties vispār, kas ir kripto, jo jums vajag vienkārši izpratni arī bišķiņ, kas vispār tajā tirgu notiek, kas tas vispār ir, kā tas strādā. Un tad, kad jums jūtat, ka, ok, es varētu pamēģināt ieiet tajā SageMasterā, paskatīties, kas tur notiekās. SageMasterā jūs arī visu varat darīt ar demo kontu, un tad jums prasīs noteikti, tad jums ir tas paper trading augšā, kura pārslēgtās podziņas, tā kā augšā lejā, vai ne? Un tur augšā, ja jums ir tas paper trading, jums piedāvās automātiski Binance demo kontu, tā kā to jūs noteikti varat tā kā ņemt pretī, pamēģināt, vai ne? Un šeit tad Migēls izstāsta, kā vispār darbojās, kā sasādīt tās stratēģijas. Tas ir Migela tā kā stāstījums, un tad paralēli jūs varat arī noteikti iesakot tos Getting Started with SageMaster, kas ir wow platformā, tur ir konkrēti parādīts, piemēram, ja jūs gribat uzlikt AI gridu, tad tieši tās podziņas, es spiežu to podziņu, to, tā kā jūs varat skatīties to video un paralēli reāli darīt arī tajā SageMasterā, ja, un tas jums vienmēr arī būs pieejams, pēc kaut kāda laika, ja jūs pēkšņi aizmirstat vai kaut ko kā darīt, vai ne, tad tur jūs vienmēr varat tā kā atskatīties uz to. Un tad, piemēram, jūs tiešām interesē SageMasters, un ja jūs tiešām esat iekšā tajā, jums gribas iedziļināties, tad ir iChance, kurš pasniedz arī pirmdienās pa dienu, bet, protams, tie ieraksti visi ir pieejami. Viņam ir tiešām padziļināti iekšā par SageMaster tā kā funkcijām. Es varu jums arī parādīt. Tad viņam gan būs angļu valodā. Tā, pagaid bišķiņ sekundīti. Viņam vajag angļu valodā pieiet. Un tad mēs arī ejam, es parasti eju tā kā caur Learn, tad es atrodu to pasniedzēju. Pagaid, tas nebūs tas. Jā, šodien ir daudz informācijas, varbūt, bet es vienkārši jums tiešām apstāstu, varbūt, kur ko atrast, parādīt praktiski, pastāstīt, kas vispār viss ir, un lai jums ir arī kaut kāda, varbūt, informācija, ka mēs ejam viens pēc viens ar jums, vai ne, jūs jau kaut ko, varbūt, zinat, jums ir kaut kāda konkrētāka jautājuma, ka jūs varat man jautāt, tā kā šitais ir iChance, tās ir viņas sesijas, viņš arī māca NXT Advanced, bet, principā, ko es gribu, lai jūs fokusēties, tad viņš māca par SageMasteru arī. Viņš tiešām ļoti padziļināti, vai ne? Ko jūs varat atrast, piemēram, te gan jāpatina uz leju no sākuma. Te jūs varat skatīties visus tos video, viņš ļoti, ļoti arī stāsta. Jā, piemēram, AI Grid, viņš tur stāsta tiešām, bet tur varbūt vajag noiet vēl uz pašu apakšu, jo tas bija, tā kā viņš sāka, ka mēs pievienojamies, mēs sākām, viņam ir vienreiz nedēļā, mēs sākām janvārī štāsta visas sesijas, viņš sāka taisīt AI DCA in depth, tad AI DCA un AI Grid ir tas, kas ir pieejams tajā standard bundle, vai ne? Tā kā šos te divus jūs varat skatīties par AI Grid un AI Grid un AI DCA, tad tās divas, tā kā SageMaster funkcijas kripto daļā jūs varat to tā kā, nu jā, pētīt un mēģināt darīt arī un tā kā praktizēties demo versijā. Nu, tādā veidā. Un tad, protams, ir arī SageMaster Forex, un tad tur, jā, tad tur jūs arī, protams, varat to visu skatīties, darboties, kur arī ir Migela video. Tas ir varbūt mazāk, tā kā varbūt šobrīd populārs, varbūt. Es vienkārši domāju, kas man ir pieslēdzies, kādiem cilvēkiem ir kādas tās pieejas, tāpēc es zinu, ka šajā zvanā varbūt dažiem ir tas, bet jā, tad šeit ir arī Migela video, kā to visu uzstādīt, un patiesībā ir īstenībā vēl viens video, ko es pēc tam iesūtīšu mūsu grupā. Mums ir tāda meitene Austrālijā, Daniela, un viņa ļoti spēcīgi darbojās ar tiešām to SageMaster Forexu, un viņa taisa arī, viņa taisa tos funded accountus, kas nozīmē, ka tad ir parasti brokeri, kur jūs varat vienkārši vai nu demo versijā darboties, vai nu ar savu naudiņu. Un tad ir brokeri kāds tag markets, kurus rādīja, kur jūs varat tā kā palielināt to naudu, kad viņi tā kā, piemēram, jūs iemaksājat 100, tad ir reiz 12 uztaisīt to kontu. Tas būs tā kā tas leverage, un tad ir tie funded accounti, kur jūs varat iet. Un, respektīvi, jums ir jāaiziet challenge, un tad jūs dabūnat, piemēram, 10,000, 25, 50, 100 un 200,000, vai ne?
Un, lai to izietu, tad jums ir jāpierāda, ka jūs esat labs traderis, jums ir jāsniedz kaut kāda konkrēta, nu, profiti, un jums ir kaut kāds arī, kaut kāds tas, nu, mērķi, ko jūs nedrīkstat zaudēt, cik daudz. Tā kā jums ir jābūt stabilam traderim, un tad vai nu jūs izmantojat copy-paste signālu, vai jūs esat iemācījušies sistēmu, vai arī jūs izmantojat SageMaster Forex. Un tāda šī te Daniela, viņa to SageMaster Forex, viņa dabūja, man liekas, ka 50,000 kontu un 200,000 kontu tajā FTMO. Un tad viņai bija profits, tā kā withdrawal bija kaut kāds 4,000. Tā kā arī ļoti laba iespēja, vai ne? Jo tāpēc, kad, kā es minēju, tradingā ir svarīgi tava prasme, vai ne? Cik tu labi treido, vai, piemēram, tas ir SageMaster, kas izpilda tos treidus, vai ne? Bet nu jā, un otrs ir tas, cik jūs varat nopelnīt ar tradingu, kāds ir jūsu starta kapitāls. Tas, jā, jo tad, lai būtu laba peļņa, lai būtu labs profits, mums ir arī jādomā par to, nu, tā kā ilgtermiņā, vai nesaglabāt savu kontu, un vairums treideri vienkārši tā kā treido, lai nezaudētu, jo tie profiti jau tāpatās nāks, bet vienkārši vienmēr ir jāpiedomā par to riska menedžmentu, un tas ir ļoti svarīgi, to tā kā iemācīties praktizēt un pie tā piedomāt. Tā kā vienmēr jūs treidojat, noteikti izmantojat stopus. Es zinu, jūs varbūt vēl nezināt īsti, par ko es runāju, bet varbūt kaut kur aizķersies, tad atcerieties to, ka vienmēr izmantojat tos stopus, un tāpēc viņi arī domāti, lai jūs, nu, tā kā ilgtermiņā spētu noturēt to savu kontu. Ko es vēl jums gribēju šodien pastāstīt? Vai līdz šim brīdim es jums nogāzu beigt daudz informāciju, bet vai jums ir kaut kādi jautājumi, vai arī ir kaut kas tā kā tapis skaidrāks, uzrakstiet man varbūt čatā kaut kādu tā kā feedbacku, lai es varu saprast, kā mums iet uz doto brīdi. Un tad, jā, tad es gribēju jums arī parādīt bišķiņ tos čatus Telegramā. Es ceru, ka jūs visi esat pievienojušies visos čatos, kurus es jums, nu, es vairumā čatu es jūs pievienoju. Jā, te bija kaut kāds jautājums, varbūt? Nē. Tā. Tūlītās, sekundīte. Jā, tad es gribu jums parādīt. Tā, ko es jums to pastīšu, ko jums parādīšu. Jā, tad viens ir tas, ka visiem, kas uzsāka tagad, ir tas Tag Markets konts. To es esmu atsūtījis čatā arī instrukcijas, kā jūs to varat dabūt, tā kā to kontu. Bet tad es jums gribēju arī parādīt vienkārši tos čatus Telegramā, lai jums ir vairāk tāda tā kā skaidrība, nu, kas te vispār notiekās, jo es zinu, ka mēdz būt par daudz. Tā kā, ja jūs vienkārši negribat iesaistīties ļoti vis tajā kopienā un tā kā, piemēram, nu, ja tad vienmēr sakot, tas TPR Global, te visu laiku ir ļoti, ļoti daudz ziņas. Tāpēc es teikšu jums tā kā godīgi, jūs tiešām varat uzlikt to muti, jo, nu, tā kā mute to čatu, ja jums nāk uzlikt tie notifikācijas, ja jums viņi varbūt traucē, šeit nav varbūt tik tā kā būtiski vienmēr būt tā kā iekšā tajā, vai ne? Bet, protams, kas nodarbojas ar mārketingu, tad noteikti tie cilvēki, vai ne, te vairāk arī darbojās un rakstās, un tad vienmēr šeit mēs sagaidām tādus jaunos biedrus, bet šajā čatā vienmēr tad mums svētdienās, ceturtdienās un otrdienās ir tīmkoli, un tāpēc es visiem sūtīju vairāk vai mazāk individuāli. Mums ir šāds te čats, kur visiem obligāti vajadzētu būt. Ja jūs tur neesat, tad lūdzu rakstiet man. Es iemetīšu arī vēlreiz tagad to linku uz to čatu. Tā kā šeit visiem ir obligāti jābūt, tāpēc, ka, ja jūs redzat, šeit ir tiešām ir komandas zvans, ir Zoom links. Ir komandas zvans, ir Zoom links. Un viss ir skaidrs, tā kā nav tā daudz liekas kaut kas, vai ne? Tad šeit, vai ne, tad ir visa, teiksim, tāda kodolīgā informācija. Ja jums gribas arī pastīties, kas mums ir iepriekš noticies, jūs varat iet uz augšu, visādi tie komandas zvanu ieraksti, kur ir bišķiņ rezultāti no kompānijas, vai ne, tad šeit tiešām ir tā informācija, kas ir tās tā kā svarīgākās lietiņas, kas mums notiek uz doto brīdi. Tā kā šeit visiem obligāti vajadzētu būt iekšā šajā te. Šajā čatiņā, vai ne, ja jūs neesat, tad uzrakstiet man privāti. Un mums ir arī svarīgs tā kā čats TPR Latvija. Tur jūs varat tā kā, nu, palikt. Tāpēc, ka šeit ir tas, ka mums ir dažādi tie tīmkoli. Mums ir latviešu tīmkoli, un tie būs tikai šeit, nu, tā kā paziņoti un tādā veidā, vai ne? Un kaut kādas, kas ir mums Latvijas komandā aktualitātes, vai, piemēram, citreiz tādas kaut kādas tikšanās, vai kaut kādas tādas lietiņas, jā, tā kā te ir vēlams arī sekot līdzi. Jā, un tad, kas mums te vēl ir pa čatu, ko es gribēju parādīt, tad
ir tad Global Trade House chats, tas ir chats, tā kā, nu, kur traderi, piemēram, rāda savus rezultātus vai pajautā tev arī kaut kādus jautājumus vienkārši. Un tad mums ir arī tāds tā kā latviešu. Tūlīt. Latviešu traderu tā kā čats, kur te, tad, piemēram, tas mums ļoti sen, ļoti sen apakaļ esmu tinusi, tad šeit arī, piemēram, nu, pārstāvēt šeit, protams, ir Kristers vai ne, kas darbojās šajā te čatā, bet, nu, tas, ka tas saturs vienmēr ir latviski un viņam ir tās kripto sesijas, tam vienmēr šeit būs arī atgādinājumi par sesijām, Reku Kristers iemet kaut kādus tirgus apskatus, nu, kaut ko mēs runājamies, un nekas notiekās, tad visi, kas ir arī pieslēgušies, te vairāk vai ne, tad viss ir tas par trading, tā kā jums tiešām interesē, es ļoti silti jums ieteiktu šeit būt. Ja jūs nesat arī šajā te čatiņā, tad noteikti man tā kā pajautājiet, es jūs pievienošu, jā? Un tad es vēl jums gribēju parādīt, tā kā uzsākot, es noteikti arī, man liekas, ka sūtīju, tad kāds ir mūsu tas grafiks, vai ne? Rekur kreisajā pusītē ir vairāk tajā wow platformā, visi tie zvani, kas ir mūsu, tā kā, uz ko mēs kā Latvijas komanda fokusējamies. Tad pirmdienās ir tas iChants, viņš runā par Sage Masteru, bet to var arī skatīties, nu, tas ir, teiksim, arī jums tiešām interesē tas Sage Masters, kripto, jums interesē iet tajā arī dziļumā, tas ir, nu, vienkārši, lai jūs zinātu, ka tas ir. Un tad Smart Money koncepts ar Kristēru, tas būs angliski, tad pirmdienās 8, un tad otrdienās un svētdienās 8 un otrdienās 9 ir tā kā Kristērs, nu, par kripto stāsta latviešu valodā, un tad trešdienās un svētdienās ir arī valds ar to NXT sistēmu. Ja? Tad skatieties, kas jums interesē no tā visa. Noteikti pieslēdzieties, paklausieties. Ja jūs pieslēdzaties tiešādē, jūs varat pajautāt jautājumus, bet, ja jūs skatāties ierakstu, jūs tāpatās arī varat vienkārši skatīties, pēc tam kaut ko pajautāt, kaut vai tajā trading Latvijas čatā, vai ne, ko es jums parādīju tikko. Nu, lūk, un tad labajā pusē šeit ir vairāk tā kā mārketinga un biznesa zvani, vai ne, tur būs vairāk saturs par mārketingu, jā, protams, bet, piemēram, citreiz arī Migels, otrdienās, 2008. Ir šis TPR Latvijas zvans, vai ne? Vai nu es, vai nu Madara, vai nu Sendija, vai nu Kristers parasti vada šos te zvanus. Mēs dodam kaut kādu arī par mindsetu, kā kaut ko darīt, vai ne? Kaut kādas mārketinga lietas pārsvarā. Nu, pārsvarā tas ir par mārketingu, bet arī, nu, ja par mindsetu, tad vienmēr tāpatās jūs varat pievienoties, jo ir bijušas daudz situācijas, kad cilvēki, kas vienkārši atnāk šeit mācīties treidot, investēt, viņi vienkārši nāk šiem komandas zvaniem, un, piemēram, viņi iemācās vairāk par pārdošanu, par brandingu, par sociālajiem tīkliem, par biznesa domāšanu, par uzņēmēju darbību. Jā, tad, un vienkārši vēlāk, piemēram, to pielieto savā biznesā, un viņiem reāli biznesa aug no tā. Tā kā noteikti ir šī pievienotā vērtība, vai ne? Ja jūs, piemēram, pievienoties, saprotat, ka jums neinteresē tā tēma, varbūt, kas tajā dienā tieši būs, jūs, protams, varat atslēgties, bet es jums tiešām silti iesaku, vai ne? Un it īpaši. Tad ceturtdien 9. Ja tas ir Migels, vai ne? Visdrīzāk, es pieļauju, ka jūs zināt, kas ir Migels, un Maks arī ir tā kā Migela partneris. Viņš ir arī tā kā bijis daudz ilgākus gadus nekā mēs visi. Tad caur Maksu Migels atrada šo kompāniju janvāri, nu, pirms janvāra, protams, tas jau notika pirms, kad mēs janvārī tā kā atnācām no citas kompānijas uz šo kompāniju bija, var ne tiem, kas nezina. Un Maks bija tas, kurš tad ar bija, viņš jau, man liekas, kaut kādus 4-5 gadus ir, un tad Maks, kad Migels, tad, nu, viņi pastāstīja to backstory, bišķiņ, kad Migels, man liekas, viņš kaut kādas 3-4 gadus tagad dzīvo Dubajā, un kad Migels pārvācās no Vācijas uz Dubaju, Maks, tā kā ar viņu nodibināja kontaktu. Un tad viņi palika labās attiecībās, viņi palika tā kā draudzīgi, un tad Maks visu laiku aicināja Migelu, nāc pasties mūsu Sage Master, nāc pasties mūsu Sage Master, tā kā, wow, tā kā viņš visu laiku aicināja to Migelu, un Migels visu laiku teica, nē, un tā kā mēs bijām vecajā kompānijā, arī tas Maks teica, nu, atnāc paskaties kaut ko, nu, tā kā mums tiešām tur Sage Masteram ir jauna versija, vai kaut kas tāds ir bija, kad viņu uzaicināja, tad Migels beidzot atnāca, un tad Migels, tā kā, jā, viņš nekad negribēja mainīt tās kompānijas, bet viņš ieraudzīja to Sage Master, viņš sākumā prasīja vecajai kompānijai, hei, vai mēs varam kaut ko tādu arī uztaisīt? Tā kā Sage Masters ir. Un tajā vecajā kompānijā Miglam pateica, ka nē, mēs nevaram tā inovēt, nu, tā kā tur bija savi iemesli, un es negribu tā kā iedzināties, bet tad šis Sage Masters vienmēr sakot ir ļoti, ļoti vērtīgs produkts, ko es jums tiešām iesaku studēt, mācīties.
Un tad arī viss tātad, kā varbūt kāds to zina, varbūt kāds to nezina, bet Migels arī ļoti spēcīgi treido šo te NXT sistēmu. Un valsts, tad mums ir tāds Stefans Kasings, kurš izdomāja šo te NXT sistēmu. Un valsts ir tieši mācījies no Stefana. Un Stefans arī bija ar mums tā kā pagājušajā kompānijā. Un Migels arī ļoti tuvās attiecībās ar Stefanu. Migels arī tad treido šo te sistēmu. Un viņš arī tā kā ir Migelam mentors, tā kā trading mentors, vai ne? Un tad Migls arī parādīja Stefanam šo te Sage Masteru no Maksa, ko viņš redzēja. Un visa tātad NXT, jo NXT daudz ir izglītotāji, daudz visādās valstīs. Viņiem ir, vai ne, tātad Vācijā ir daudz, Itālijā, Albānijā, ļoti daudz ir tieši šie NXT džeki, traderi, vai ne, kas ir ļoti spēcīgi. Viņi visi iegāja iekšā un pārbaudīja to Sage Masteru, ka tiešām, viņi teica, Sage Masters ir tiešām tā kā legit produkts, ļoti, ļoti, ļoti augstas kvalitātes. Un patiesībā ir diezgan smieklīgi, ka tas, varbūt jūs zināt, vai ne, tad šo kompāniju BI izveidoja divi brāļi, Moins un Isants. Un Isants ir tā kā tāds IT, es vispār jūs neredzu šobrīd īstenībā, vai kādas vai klausāt man stāstus. Un tad tas Isants ir tas brālis, viens no brāļiem, kas izveido šo te kompāniju. Viņš ir tā kā IT džeks, un viņš visu laiku strādā, kā uzlabot Sage Masteru, kā kaut ko pievienot, kā kaut ko upgradeot tur iekšā vai ne. Tā kā un tie brāļi divi, jā, tad jūs varat būt droši, ka viņi nekur nepazudīs, tāpēc, ka, ja mēs arī bijām Barcelonā uz to konvenciju, viņi stāstīja, ka šī kompānija nav, viņiem nav ne plāns B, ne plāns C, bet šī kompānija, viņiem ir plāns, tā kā viņu plāns A, B un C, viņiem nav tā kā izēja no šīs kompānijas, viņiem nav izējas plāns no šīs kompānijas, pēc viņi būvē šo te kompāniju tiešām pilnveido, un viņiem pašiem arī pieder šis te Sage Masters pieder kompānijai. Tas nozīmē, ka, ja jūs treidojat Sage Masterā, jums nebūs jāmaksā kaut kādas jādala profiti ar šo te B kompāniju, vai ne? Tad NXT sistēma ir tā pati SKJ. Tātad, tā ir tā pati sistēma. Tad, kad mēs pārnācām no iepriekšējās kompānijas, mums vienkārši, lai integrētos jaunajā kompānijā, mums vajadzēja viņu tā kā citu nosaukumu iedot, bet SKJ sistēma, tad Stefans Kasings, viņš viņu izveidoja, viņš jau vairākus kā 10 gadus ir vispār traderis, tad ļoti atpazīstama sistēma arī Eiropā, ļoti spēcīga sistēma, SK sistēma, un tad mēs viņu nosaucam par NXT, tā kā mēs atnācām šo te kompāniju. Tas ir viens, ko es jums gribēju parādīt, un tad es jums vēl gribēju Aši parādīt par to Tag Markets kontu. Reku, tātad es jums aizsūtīšu arī chatiņā, vai ne? Tad kā jūs varat dabūt to Tag Markets kontu? Es vienkārši pusi redzu, pusi nē. Tad jums ir, tad sākumā jūs izveidojat kontu caur šo te linku. Jā, jūs ejat ar šo te linku, varat nokopēt linku, iemest savā tā kā internetajā browserī, un tad reģistrēties vai nu caur telefonu, protams, arī vienkāršāk. Un tad sekojat complete your KYC, vai ne? Un message to Tag Market support team, bet to message sūtat free 1200, tā kā free 1200, vai ne? Nu, vai arī jūs varat vienalga, ka, nu, jums tad varbūt divi konti kaut vai ne. Gan $600 vērtībā, gan $1200 vērtībā. Jūs aizsūtīsiet to free launch, jūs dabūsiet $600 kontu, un tad nebaidieties, vai ne, ka viņš neparādās tā kā uzreiz pēc 5 minūtēm. Tur varbūt paies 1 diena, 2 dienas, kamēr viņi uztaisīs to kontu. Ja? Un tad, jā, to jūs varat arī savienot ar SageMaster ar šito te kontu, kas jums ir tā kā dāvanā. Nu, lūk, tādā veidā. Tā kā to es jums aizsūtīšu. Ja jums ir kaut kas nesanāk, tad dodiet ziņu. Tas instrukcijas es jums aizsūtīšu. Un kas ir vēl, ko es gribēju tātot? Man ir mazs tā kā sarakstīns, ko es jums gribēju pastāstīt. Um, jā. Tātad vēl viena lieta, ko es gribēju jums parunāties. Es gribu uztaisīt sestdienu pa dienu, tā kā tikšanos, savas komandas tikšanos, kur mēs varam visi tā kā sanākt kopā. Es zinu, ka kāds no jums varbūt ir ārzemēs arī, to es zinu arī, bet principā, un es zinu arī, ka mēs neesam visi šajā te zvanā tagad iekšā, bet pēc tam es uztaisīšu tādu tā kā mazu balsošanu arī mūsu čatā. Tad es piedāvāšu sestdienā varbūt laikus, un tad vienkārši uzspiedat tā kā sirsniņu, kuros laikos jūs tiktu, lai zinu, tā kā kuru laiku mums izvēlēties sestdien pa dienu. Uztaisīsim tikšanos kaut kādā kafejnīcā, vienkārši satikties, parunāties, iepazīties, un arī varat paņemt līdzi savus datorus. Ja jums ir kaut kādi jautājumi, varat nākt vienkārši jautāt, vai ne, ko tur kā savienot, vai kaut ko vai par brokeriem vienalga. Tas ir viens. Un arī jums tiešām gribu šo te visu lietu uztvert nopietni. Arī vakardien, svētdien tajā Tīmkolā pēģi arī stāstīja par to, kad vienkārši jums var nodot to informāciju.
kad februārī notiks Minhenē šīs te kompānijas liels tāds tā kā convention. Tur būs kaut kādi 7,000 cilvēku. Un tad šis te notikums ir vienkārši tā kā liela, liela konference, kur sabrauc visi no visas pasaules, kas nodarbojas ar šo te lietu. Tad gan, protams, visi lielie līderi, Migēls, Sendija, visi, kā arī mēs braucam no Latvijas, arī kā komanda mēs braucam, mēs varam tā kā lidot visi ar vienu reisu, mēs paliekam kaut kādā vienā viesnīcā, vai ne? Un kopā pēc pasākuma mēs ejam tā kā vakariņās, un kopā tā kā, nu, tas ir tā kā sadraudzības arī pasākums, bet kas notiks tajā konvencijā, tas būs parasti tās ir 2 dienas, pilnas, teiksim, no 9 līdz 5 vakarā, un nāk dažādi līderi un stāsti. Protams, tur ir daudz par mindsetu, tur ir daudz ir par mārketingu, ir arī teiksim, tā kā recognition, kad iet uz skatuves tie, kas darbojas mārketingā, tiek atzīti, arī traderi tiek atzīti, un arī tas kompānijas CEO, viņi runā stāsta, vai ne? Pagājušajā reizē tas kompānijas CEO Mojens, viņi stāstīja to brāļu stāstu, kas vienkārši bija tā kā, nu, tiešām tā kā sirdi plosoši, ļoti emocionāli, visi zāle raudāja, 12,000 cilvēku raudāja, tā kā, kam viņi ir izgājuši cauri vispār savā dzīvē. Un pēc tam tā kompānija, nu, tā kā tas ir kā, nu, jā, vienmēr sakot visu to viņu stāstu, un tas bija vienkārši fantastiska pieredze, ka arī pagājušajā mums bija tā kā viesu, tas runātājs, tas Niks Santanas Taso, kas ir 8 gadus ar Robinu, kā viņš saucas, Toniju Robins, viņš bija kaut kāds 8 gadus kopā tūrējis, un tas viņam arī bija, tas ir tā kā vīrietis, kuram ir viena roka, viņam nav kājas, viņam nav viena roka, tad viņam ir tikai viena roka. Un, jā, viņš ir ļoti spēcīgs arī tiešām tā kā coach, mindset coach, un arī tur arī visa zāle raudāja. Bet tas nav tā kā par to, ka es jūs aicinu braukt un raudāt kopā ar visu zāli, bet tā kā tas vienkārši tas, ka ir ļoti dziļa emocionāla pieredze, kas var jūs izmainīt jūsu domāšanu un jūsu vispār skatu uz dzīvi. Un tas ir tas, ko šī kompānija piedāvā, tāpēc, ka šī iespēja. Lai jūs kļūtu ar šo veiksmīgi, jā, jums ir jābūt tā kā biezai ādai, jums ir jābūt stipriem garā, un šī te iespēja jūs noteikti stiprinās. Arī, ja jūs nākat tikai mācīties tradingu, ja jūs nākat tikai pelnīt naudu, jums būs jādomā arī par pašizaugsmu, tāpēc, ka kaut kādā brīdī jūs sapratīsiet, ka jūs it kā mācāties, jūs it kā darat, bet jums neiet uz priekšu. Tāpēc tajā brīdī, kad jūs jūtaties tā kā mečiņi iestrēguši, protams, nākat pie manis runāties, tad kaut kas nav labi, jo es ļoti gribu, lai arī jūs visi esat tā kā atklāti pret maniem, tāpēc, ka, ja es nezinu, kas jums notiekās, jums ir kaut kāda problēma, kaut kas nesanāk, es nevaru jums tā kā palīdzēt, vai ne? Un tādā veidā tā kā arī šie pasākumi, es ļoti, ļoti jūs mudinu braukt, es, protams, pati arī braukšu, tad mēs kopā, es nezinu, visi tīpie Latvijā, jā, lidosim gan jau drīzāk kaut kādu kopēju reisu un tā tālāk. Jā, tad uz Mīnheni. Nē, tātad šis te uz Mīnheni nav tāda kvalifikācija. Uz Mīnheni iegādājamies biļeti. Jūs, ap citu, jūs varat nākt pie manis. Es jums varu jau, man ir tā kā biļetes dažas, ko es varu arī jums iedot. Tad šobrīd maksā biļeti $250, tad arī eiro tas ir bišķiņ lētāk. Plus, protams, katram pašam ir jāsadz izmaksas par palikšanu, par ēšanu, par transportu, par avio biļeti vai ne. Tā kā es jums saku to jau tagad, lai jūs sākat varbūt atlikt kaut kādus līdzekļus priekš tam, lai tas nav tā, ka janvārī pērkam biļetes un tā kā, nu, vispār nav naudas, vai ne? Um, Bet tādā ziņā, lai jūs sākat to plānot, jo tas tiešām ir tāds ļoti, ļoti iespaidīgs pasākums. Man nav, man liekas, šeit Simona vai es zinu, ka Elīna ir šeit. Viņa ir bijusi ar citu kompāniju arī tādos pasākumos, bet man nav šeit neviens, kas ir bijis arī ar mani, kas var iedot kaut kādu tā kā, nu, pieredzi stāstu. Bet, jā, tad piemēram, jā, man komandā ir Simona, un viņa atbrauc arī uz to pasākumu. Viņi īsti nezināja, kas tas viss ir, bet šis te pasākums vienkārši iedod tādu enerģijas tā kā būstu, bet, protams, pēc tam ir jāiet arī pašiem jādarbojas, vai ne? Ir jāveic šī te, nu, tas action, vai ne, massive action, bet vienkārši tas conventions iedod ļoti, pirmkārt, jau izpratni vispār par to, ko mēs darām, ko mēs varam sagaidīt no šie visa, kas tā kompānija vispār ir, ko viņi dara, kāds ir viņu mērķis, kāda ir viņu vīzija, kāds ir viņu skatījums, vai ne? Ļoti daudz, ko tiešām jūs gribat paņemt nopietni. Jums ir ļoti svarīgi būt arī šajā Mīnhenes tajā konvencijā. Ja? Un tāpēc es to saku tagad, lai jūs varat sākt plānot, sākt atlikt gan finansiāli, gan arī laika ziņā. Jums tie datumi vēl nav izziņoti, bet es kaut kad februārī noteikti būs šis te konvencijs. Tā. Kuros datumos? Jā, datumi vēl nav zināmi, diemžēl nav zināmi, bet tā noteikti būs kaut kāda nedēļas nogalē visdrīzāk, kaut kādas 2 dienas. Vai nu piekdiena, sestdiena, vai sestdiena, svētdiena. Nu, tādā veidā. Un tad, jā, tad par sestdienas tikšanos pastāstīju jums.
Un tad es jums atsūtīšu arī tātad, ko es minēju, kad ir ļoti svarīgi, lai jums ir pareiza tātad domāšana, ka jūs ejat šajā te iespējā, lai jūs paturat vienmēr atvērtu prātu, tāpēc, kad es zinu, ka, piemēram, ja jūs nodarboties ar treidingu, ar investīcijām, tad varbūt tas nav tā kā, ka jūs ejat, vai ne, runājat mārketingā un jūs visiem to publicējat un tā, bet tāpat tās, ja jūs kādam pastāstat, piemēram, es tur mācos treidot, tas citreiz ir dažādi, teiksim, komentāri un kaut kādas lietas, kas jūs varbūt tā kā kas jums liekas, varbūt, nu, tā kā discourage you, kā pateikt, latviski, jums varbūt nu, tā kā iedos kaut kādu rūkumu vai kaut kā tā, bet atcerieties, pirmkārt, vienmēr tas, ka cilvēki, ko viņi saka par jums vai par to, ko jūs darat, tas vairāk pasaka par nevis to, ko jūs tiešām darat, nu, tā kā, ka tas ir slikti, bet viņi vairāk pastāsta, parāda, kā viņi paši domā. Un vienkārši, ko es jums gribēju iedot, ir tāds video, ko es pati skatos katru rītu. Nu, nevis skatos, bet vienkārši klausos, piemēram, ja es aizvedu meitiņus uz dārziņu, es nāku atpakaļ, es klausos. Vienkārši, lai jums iedot to spēku, vienmēr ticēt sev, vienmēr paļauties uz sevi un ticēt tam, ka tas, kur jūs, tā kā, kur jūsu intuīcija ved, piemēram, jūsu intuīcija kaut kādā veidā, jūs esat atnākuši līdz šai iespējai, tad tas kaut ko nozīmē, ka jūs esat šeit. Un tāpēc, kad tos trading, piemēram, tos čārtus, tās NXT sistēmas, sekvences, smart money konceptu, to jau var iemācīties jebkurš. Nu, tā kā, tas ir vienkārši uzzīmēt kaut ko grafikā, ieraudzīt kaut kādas tur analīzes, vai ne? Bet tiešām ar prātu arī tā kā, tikt tam visam līdzi un sagramot to, ka, hei, es tiešām, nu, piemēram, daudz cilvēku arī netic, ka caur šejienu var tiešām daudz naudu nopelnīt, un daudz cilvēku netic gan sev, gan netic šai iespējai. Tāpēc es vienkārši gribu jums atsūtīt tādu video, ko jūs varat klausīties, nu jā, tā kā no rīta, lai sagatavotu savu tā kā domāšanu, vai ne, dienai. Es jums aizsūtīšu arī to tajā mūsu Freedom Club grupiņā. Tā kā to jūs varat vienkārši uzlikt kaut kur fonā, ja jūs kaut ko darat, es nezinu, krāsojaties no rīta vai braucat mašīnā uz darbu, neklausieties to mūziku, vai ne? Paklausieties tiešām kaut kādus spēcinošus vārdus, kas jūs uzlādē dienai un kas jums iedod spēku, teiksim, cīnīties par kaut ko savu, arī veidot kaut ko savu un neapstāties un nepadoties un ticēt sev. Tā kā, jā, tas ir tas, ko es jums šobrīd gribēju tā kā pastāstīt uz doto brīdi. Vai jums ir vēl kaut kādi jautājumi? Okay. Ja jums nav jautājumu, tad zinu, ka vairāk vai mazāk ar visiem man ir sarunāti arī kaut kādi zvani. Individuāli, ja nav, tad droši nāciet pie manis. To mēs visu sarunāsim. Jā, šonadēļ es tiešām ļoti aktīvi koncentrējos uz jums, uz komandu. Un tad nākamnedēļ arī pati aizbraukšu projām atvaļinājumā, pišķiņā atpūsties. Tāpēc arī gribu jums visiem palīdzēt uzsākt. Pirms es dodos prom, lai visiem viss ir skaidrs, vairāk vai mazāk ir iedots nu, tāds plāniņš, ko darīt. Tāpēc, jā. Paldies jums par arī laiku šobrīd, ko mēs šeit pavadījām kopā šajā zvanā. Es ierakstīju, es arī iemetīšu šo ierakstu pēc tam mūsu čatā, un tā, lai jums viss izdodas, un tad jau dodat man ziņu, kā jums arī iet.